Es nevaru, man tā patīk. Jā. Un šodien 82. psalms. Jā, Debes Tēt, paldies par tik brīnišķīgi visu radīt. Paldies. Paldies, ka varam iet kopā ar tevi, baudīt to visu, un nekas to nenomāc. Jē! Cik skaisti. Jā. Jā, paldies. Paldies par tavu dienascho maizi, par tavu vārdu nemainīgi. Paldies par taviem ceļiem. Paldies, ka varam pieredzēt visu laiku. Tik neatlaidīgi un cik neatlaidīgi ir tava roka un ka tava mīlestība mums dzenās pakaļ, jā. Ka tu esi uzticams pie visa. Tik brīnišķīgi visu šo radīs. Jā, vadi mūs savā vārdā arī šodien. Jā, šodien 82. psalms. Asafa dziesma. Dievs stāv vareno sanāksmē, viņš tiesas kungiem tur tiesu. Cik ilgi vēl jūs tiesāsit netaisni un atbalstīsit bezdievišus sela. Spriediet tiesu nabagiem un bāriem, gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgajiem, glābiet mazos ļaudis un nabagus. Atsabiniet viņus no bezdievju rokas, bet tie nekā nezina un nesaprot. Tie staigā tumsībā, kaut tāpēc arī zemes pamatiem būtu jāļodzās. Es teicu, jūs esat dievi un visi esat visaugstākā dēli, bet patiesi jums jāmirst kā cilvēkiem, jākrīt kā ikvienam lielam kungam. Celies, ak Dievs, tiesā zemi, jo tu esi tas kungs, kas manto visas tautas. Jā, celies, ak Dievs, tiesā zemi, jo tu esi tas kungs, kas manto visas tautas. Otrais, cik ilgi vēl jūs tiesāsit netaisni un atbalstīsit bezdievišus. Spriediet tiesu nabagiem un bāriem, gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgajiem. Jā, glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsabiniet viņus no bezdievju rokas. Jā, paldies Tēvs, ka tu esi taisnīgs Dievs, ka tu taisni tiesā. Jā, kad mums ir tāds kungs, kurš iestājās pret tiem, kas ir apspiesti, kurš redz slepenībā, kurš redz visus varas darbus, kuram ir nepatīkama, netaisna tiesa. Jā, un šī zemes tas netrūkst. Paldies Tēvs, ka mēs varam staigāt tavā priekšā, un mēs varam zināt, ka mums ir tāds aizstāvis. Un paldies, ka mēs varam redzēt tavu sirdi. Jā, es lūdzos Svētais Gars, ka tu atklāji mums arī, jā, ko tu esi arī, kas ir arī dots mūsu dzīvēs, mums pārvaldīt, ka mēs esam uzticami mazās lietās. Jā, kad ir arī kaut kādas lietas, kur mēs izlemjam, kur mēs, jā, kas mums ir dots pārvaldīt, un mēs arī varam gan to darīt, gan taisni, gan netaisni, un jā, es lūdzos, jā, ka mums ir šī sirds, ka mēs zinām, ka mēs staigājam Dieva priekšā, vienmēr Dievs mūs redz, un ka mūsu sirds arī iestājās pret vājākajiem, par bāreņiem, atraitnēm. Jā, kad arī mūsu sirds ir tāda. Un, jā, es lūdzos, ka mēs nemēģinam spīdēt ļaužu priekšā, bet ka mēs staigājam pirmkārt tās tavā priekšā. Spīdēt ļaužu priekšā ar kaut kādiem labiem darbiem vai kaut kā tā, jā. Bet ka mēs pirmkārt visu daram tavā priekšā, un tu esi Dievs, kas redz slepenībā, tu esi Dievs, kas redz sirdis, tu esi Dievs, kas redz motivācijas. Tas ir tāds iepriecinājums tās, ka mēs varam staigāt tavā priekšā. Tu mūs redzi un pāredzi, un ka mums nav tā kā
jāsteigā pēc pasaulīgiem standartiem un tā kā mēģinot izpelnīties, izpatikt. Paldies tev, Aba! Paldies, Aba! Jā, lai mums nāk šīs prioritātes sakārtojās un arī, lai mūsu sirds tiešām deg par to, ko deg mūsu debesu tēta sirds. Āmen! Lai jums visiem skaista šī diena, jauka, lai svētais gars vada, lai vēl tuvāk tēvam. Jā, lai debesu valstība iet plašumā, gan mūsu sirdīs, gan mūsu dzīvēs, un gan arī to dzīvēs, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā. Jēzus vārdā. Āmen!